13. nodaļa – daba, baudītājs un apziņa. Arģuna sacīja: Dārgais Krišna, es vēlos uzzināt, kas ir daba jeb prakriti, kas ir baudītājs jeb puruša, kas ir lauks un tā zinātājs, kas ir zināšanas un zināšana mērķis. Dieva augstākā personība sacīja: Kuntī dēls, šo ķermeni sauc par lauku, un to, kas pazīst ķermeni, sauc par lauka zinātāju. Baratas pēctecis, tev jāsaprot, ka es arī esmu zinātājs visos ķermeņos. Ķermeņa un tā zinātāja sapratne ir zināšanas. Tā es uzskatu. Klausies, tagad es tev īsumā izstāstīšu darbības lauku, pastāstīšu, no kā tas sastāv, kā mainās, no kā tas ir radīts, kas ir šī lauka zinātājs un kāda ir viņa ietekme. Zināšanas par darbības lauku un darbības lauka zinātāju daudz gudrie devuši dažādos veidu rakstos. Īpaši tās aprakstīts Vedanta sutrā, kur norādīts uz cēloņiem un sekām. 5 galvenās pamatvielas – viltus es, saprāts, neizpaustais, 10 jutekļi un prāts, 5 jutekļu priekšmeti, vēlmes, naids, laime, ciešanas, kopums, dzīvības pazīmes un pārliecība, tas viss kopā veido darbības lauku un tā miedarbības. Pazemība, kautrība, brīvība no vardarbības, visa paciešana, vienkāršība, vēršanās pie īstena garīgā skolotāja, tīrība, stingrība, pašsavaldīšanās, atsacīšanās no jutekļu baudām, brīvība no viltus es, sapratne, ka dzimšana, nāve, slimības un vecums ir ļaunums, atsacīšanās, brīvība no pieķeršanās bērniem, sievai, mājai un visam citam, vienāda attieksme pret patīkamo un nepatīkamo, pastāvīga un tīra sevis veltīšana man, tieksme dzīvot vientuļā vietā, atšķirība no kopējās ļaužu masas, sevis apzināšanās svarīguma izpratne, filozofiski augstākās patiesības meklējumi, to visu es sauc par zināšanām, bet viss pārējais ir neziņa. Tagad es tev skaidrošu izzināmo, kuru aptverot tu sajutīsi mūžības garšu. Brahmanam, garam nav sākuma. Tas ir pakļauts man un atrodas ārpus materiālās pasaules, cēloņiem un sekām. Visur ir virsdvēseles rokas un kājas, visur ir viņas acis, galva, sejas, visur ir viņas ausis, tā visu caurstrāvojot pastāv dvēsele. Virsdvēsele ir visu jutekļu pirmavots, taču pati ir bez jutekļiem. Virsdvēsele uztur visas būtnes un vienlaicīgi brīvi no pieķeršanās. Viņi ir pāri materiālās dabas īpašībām un tajā pašā laikā bada tās. Augstākā patiesība ir visu dzīvo būtņu ārpusē un iekšpusē. Tā ir kustīgajās un nekustīgajās būtnēs. Tā ir ļoti smalka, tāpēc ar materiāliem jutekļiem to nav iespējams redzēt vai iepazīt. Tā ir ļoti, ļoti tālu un vienlaicīgi, tā ir arī ļoti tuvu. Lai gan šķiet, ka virsdvēsele ir sadalīta starp visām būtnēm, tā ir vienota un nav dalīta, tā ir viens vesels. Viņa uztur visas dzīvās būtnes, taču jāsaprot, ka viņa arī aprī un attīsta tās. Virsdvēsele ir gaisma visā, kas spīd. Viņa stāv pāri matērijas tumsai un nav izpausta. Viņa ir zināšanas. Viņa ir izziņas priekšmets un zināšana mērķis. Viņa atrodas ikviena sirdī. Es esmu īsumā izskaidrojis darbības lauku jeb ķermeni, zināšanas un izzināmo. Tikai mani bhakti spēj to pilnībā saprast un sasniegt manu dabu. Zini, ka materiālai dabai un dzīvajām būtnēm nav sākuma, to izmaiņas un matērijas īpašības radījusi materiālā daba.
Saka, ka materiālā daba ir visu materiālo cēloņu un seku cēlonis, bet dzīvā būtne ir dažādu ciešanu un baudu cēlonis šajā pasaulē. Dzīvā būtne, atrasdamās materiālajā dabā, staigā dzīves ceļus un bauda trijas materiālās dabas īpašības. Tas notiek tādēļ, ka viņa ir saskārusies ar materiālo dabu. Ejot cauri dažādiem dzīvības veidiem, tā sastopas gan ar labu, gan ar ļaunu. Ārpasaulīgs baudītājs, Dievs kungs, augstākais īpašnieks, kurš novēro un atļauj, un kurš ir virsdvēsele, kas izprot šo mācību par materiālo dabu, dzīvo būtni un dabas īpašību mijiedarbībām, tas noteikti sasniedz atbrīvi. Viņš nekad vairs nepiedzimst, lai kas arī viņš tagad būtu. Vieni aptver virsdvēseles sevī, meditējot, otri redz, apgūstot zināšanas, trešie ar darbu, pēc kura augļiem viņi netiecas. Vēl ir tādi, kuriem nav garīgo zināšana, bet viņi sāk godināt augstāko personību, dzirdējuši par viņu no citiem. Viņi tiec uzklausīt autoritātes, tāpēc arī paceļas pāri dzimšanas un nāves ceļam. Galvenais no bhāratām. Zini, ka viss pastāvošais, gan kustīgais, gan nekustīgais, ir tikai darbības lauka un tā zinātāja savienojums. Kurš redz, ka virsdvēsele pavada atsevišķo dvēseli visos ķermeņos un saprot, ka ne dvēsele, ne virsdvēsele, kuras mīt mirstīgajā ķermenī, nekad netiek iznīcinātas, tas redz patiesi. Kurš redz, ka virsdvēsele ir visur, ikvienā dzīvā būtnē, tas ir brīvs no sevis pazudināšanas ar postoša prāta darbību. Tā viņš tuvojas pārpasaulīgajam mērķim. Kurš redz, ka visu dara materiālās darbības radītais ķermenis, bet patība ir bezdarbīga. Tas ir pat tiešām redzīgs. Kad saprātīgs cilvēks pārstāj uzskatīt dzīvās būtnes par dažādām, dažādu ķermeņu dēļ un redz, ka dzīvās būtnes ir visur, tad viņš izprot Brahmanu, Arjuna, kurš redz ar mūžības acīm, tas redz, ka nemirstīgā dvēsele ir pārpasaulīga, mūžīga un dabas īpašība neskarta, lai gan saistīta ar materiālo ķermeni, tā ir brīva no darbošanās un sapīšanās. Debesis ir ļoti smalkas, tāpēc tās nav sajaukušās ne ar ko, lai gan caurstrāvo visus. Arī dvēsele, kas redz Brahmanu, jeb patieso būtību, nav sajaukusies ar ķermeni, kaut arī atrodas tajā. Bharatas dēls, kā saule viena pati apgaismo visumu, tā dzīvā būtne, kas ķermenī ir viena pati, apgaismo visu ķermeni ar apziņu. Kurš ar zināšanu, acīm, redz atšķirības starp ķermeņi un ķermeņa zinātāju, jeb dvēseli, un spēj saprast atbrīvi no materiālās dabas jūga, tas sasniedz augstāko mērķi.